Jā, par 6. nodaļu man ir tā kā jautājums par tiem milžiem 4. pantā. Tanīs dienās milži bija zemes virsū arī pēc tam, kad Dieva dēli bija gājuši pie cilvēku meitām, un tās bija dzemdējuši bērnus. Tie bija varoņi, kas bija senlaikos vīri ar vārdu. Nu jā, tas tāds tā kā kaut kas nesaprotams. Jā, to tiešām ir grūti uztvert, lasot latviešu bībeli, un te ir jāieskatās oriģināla tekstā. Oriģināls tātad senebreju teksts, un tur ir lietots tāds vārdiņš nafīl. Tadīs dienās bija nafīl. Un, kad es skatos pēc Stronga vārdnīcas, ja, kas ir Stronga vārdnīca, tā ir tāda vārdnīca, kur visi bībeles vārdi ir apkopoti un sanumurēti, un pēc šīs vārdnīcas var arī meklēt un saprast oriģinālu nozīmes. Un tur ir sacīts, ka ir nevis vārdiņš milži, bet kritušie, atkritušie. Jocīgi, kāpēc tāds tulkojums latviski? To man šobrīd ir grūti nokomentēt, jā, bet es tiešām šim 4. pantam pievērsis uzmanību, un tāpēc droši tā varu arī sacīt. Jā. Paņemsim tagad šo te vārdiņu milži, jeb nefīl, un paskatīsimies, kā tas tiek lietots Jeremijas grāmatā, vienkārši salīdzinājumam, ja? Uzšķiram Jeremijas 39:9. Bet vēl pilsētā palikušos un tos, kas bija pārbēguši pie viņiem, un visus, cik vēl bija pāri palikuši tautā, miesas sardzes virsnieks Nebusaradans aizveda uz Bābeli. Jā, vēl var iemest aci 1. pantā, kur ir stāstīts par to, ka Jeruzaleme tiek ieņemta no Bābeles ķēniņa Nebukadnecara. 9. pantā ir runāts tagad par visām tām cīņām cilvēki grib izdzīvot šī kara šausmās. Un te ir rakstīts pilsētā palikušos un to, kas bija pārbēguši. Šis te vārdiņš, ko mēs tagad skatāmies, nafīl, ja, ir vārdiņš pārbēguši. Tas nozīmē, ka tie cilvēki kontekstā nodevēji, pārbēdzēji. Es vienkārši cenšos parādīt, kā šis vārds parādās citā vietā Bībelē. Ja? Un tagad varam iet atpakaļ uz 1. Mūzes 6. nodaļu un 4. pantu. Un šis pants mums parāda, ka tanīs dienās milži bija zemes virsū, bet tagad ņemot vērā šī vārda oriģināla nozīme, mēs varam teikt tā, tanīs dienās bija nodevēji, tanīs dienās bija kritušie, tanīs dienās bija atkritušie. Mums ir jāsaprot to, ka šim vārdam ir vairākas nozīmes. Viena no šīm nozīmēm varētu būt arī milzis, ja? Bet konteksts mums vienmēr palīdzēs saprast to, kā šo vārdu labāk iztulkot. Ja? Un te mēs redzam, ir stāsts par grēka vēstures attīstību. Grēks attīstās, kā rezultātā Dievs saka, man kaut kas ir jādara, ja? Man ir jāglāb šī pasaule, kuras es redzējis, viņa samaitājas, šī pasaule sapūst, viņa iet bojā, cilvēks paši iznīcinās, ja? Un tāpēc kaut kas būs jāuzsāk. Tātad vārdiņš milži nozīmē krituši, atkrituši cilvēki. Tā es atbildēju. Bet kāpēc tad tur ir turpinājums, tie bija varoņi, kas senlaikos bija vīri ar vārdu? Tā kā tas ir, tā kā viņi ir cildināti, viņi ir, krietni, es tā saprotu, vīrs ar vārdu, un tas ir tā kā krietnis cilvēks, jā? Jā. Tie bija varoņi, nesapratu to īsti līdz galam. Ir skats no cilvēcīgā punkta, no dievišķā. No dievišķā mēs redzam nākamie vārdi, un Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga. Ja? Dievs redz to kā ļaunumu. No cilvēcīgā viedokļa mēs varam to salīdzināt kaut vai ar to, kas notiek Krievijā. Ja?
Un kā Krievzemes cilvēks slavē savu valsts līderu un saka, cik viņš ir lielisks, vai ne, bez maz vai viņš ir varonis, bet īstenībā viņš ir savas tautas nodevējs. Ja? Tāpēc varoņi tas ir no šī te grēcīgā, kuri mīl grēku, to cilvēku viedokļa. Skaidrs, jā, tad tagad es sapratu. Daiga palūdz, ja viņš šodien nebūs, tad viņa palūdz vienu jautājumu no sevīm uzdot. Viņa jautāja, kāds bija Ievas un Ādama emocijas par Kaina noziegumu, ko viņi tieši tā arī jautāja, kāds bija viņu emocijas par šo. Nekur viņa nav saskārusies ar kaut kādu aprakstu par to, vai ir kāds skaidrojums. Jā, neteiksim, ka kaut kas ir rakstīts par to, ja, bet viņi nebija pārcilvēki. Viņi savā veidā pat jutās šausmīgāk nekā mēs, kas šodien dzīvojam, jo viņi taču tika radīti dzīvei bez grēka, mūžīgai dzīvībai, ja, svētumā, Dievu klātbūtnē. Un tagad, kad viņi sastopas ar nāvi, tas ir briesmīgi. Vienkārši iedomāsimies, kā mēs jūtamies, ja mūsu ģimenēs ienāk nāve. Tas ir kaut kas neaprakstāms, ja? Šausmas un pārdzīvojumi. Un ja mēs šodien tā jūtamies, kur esam pieraduši pie tā visa, kaut vai filmas, ja cilvēks skatās, ja, mūsu jūtas ir tik ļoti viss nolīdzināts līdz ar zemi, ka mēs to skatāmies bez emocijām. Cilvēks grauž, čipšus, popkornu un skatās filmu, kā tur šauja 10, 100 tūkstoši nost, vai ne, smejās. Tāpat tās arī nepārdzīvo īpaši tad, kad ir nāve kaut kur savā tūmā, draugu pulkā, jā, gadījās, žēl, jā. Es domāju, ka Ādams un Ieva rakstīts nekas nav, bet viņi pārdzīvoja tā, kā mums to pat ir grūti iztēloties. Viņi cerēja, ka laimīgi dzīve būs, bet nav. Viņi paši visu sabojāja. Viņi saprot to, ka viņi jau paši to visu sabojāja. Jā, viņa vēl papildus jautāja par to, ka vai Ieva saprata tajā brīdī, ka tas ir tas viņas izraisītāji, tā problēma nāk no viņas sākuma. Jā, to viņu vairāk nekā labi varēja saprast, jo taču, ko tad grēks izdarīja, ja? Dievs parādīja, ka grēks ir kaut kas tik briesmīgs, ja? Kā ir rakstīts 3. nodaļas pēdējos 2 pantos. Dievs, tas kungs, izraidīja viņu no ēdens dārza, lai viņš apstrādātu uz zemi, no kuras viņš tika ņemts, un viņš izdzina cilvēku ārā. Viņš nolika uz austrumiem no ēdens dārza ķerubus, tas ir eņģeļus, un apus liesmojošu zobeni, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Viņi pazaudēja visu. Viņi pazaudēja Dievu klātbūtni, pārdabīgā veidā, tādā veidā, kā mēs to pat aptvert nespējam. Viņi pazaudēja savas mājas, jo ēden bija viņu mājas. Ja? Viņiem nevajag tādu mājas kasti, kādās mēs dzīvojam. Ja? Dievs viss bija radījis tik labu, skaistu, brīnišķīgu, ka viņa mājas bija šis dārs, Dieva izprojektēts, ja? Dieva skaistais dārs, kur viņš bija nodomājis dot cilvēkam to labāko, un viņš saka, cilvēks nevar šeit palikt, jo viss šis skaistums, šī Dieva klātbūtne, ja, saistās arī ar šo dzīvības koku, un Dievs saka, nē, grēcinieks kļūs arvien ļaunāks. Grēks attīstīsies, un cilvēkam nebūs tiesība vairāk iet pie dzīvības koka, kas simbolizēja tātad mūžīgo dzīvību, kas ēd no tā, viņš dzīvo. Nē,
cilvēks nedzīvos tagad mūžīgi. Tagad cilvēka dzīves laiks ir ierobežots, lai viņš savā dzīves laikā varētu atrast attiecības ar Dievu, atgriezties atpakaļ pie Dieva. Jā. Labi, es ceru, ka viņai šī atbilde, tā kā sniegs pilnīgāku ieskatu. Tad varam turpināt. Man tad ir tāds jautājums par 7. nodaļas 21. pantu, saskaņā ar kuru, tad, es nolasīšu, tad nobeidzās ikviena radība, kas kustē zemes virsū putni, lopi, zvēri un visi radījumi, kas pulkiem muģ uz zemes un visi cilvēki. Interesanti ir tas, ka tātad viss, kas ir ūdenī, visi radījumi, tie visi palika dzīvi. Kāpēc tieši tāds ir tas lēmums, ka tie, kas bija radīti jūrā, tie visi palika dzīvi, gan dzīvnieki, gan zvēri, kur ir jūras zvēri, viņi palika. Es tā to saprotu. Jā, man ir grūti nokomentēt to, bet iespējams, ka lielā mērā tas arī tā bija. Bet no otras puses mums ir jārēķinās ar to, ka iespējams, ka jūrā arī gāja bojā šīs radības, jo tā jau nebija vētra, kādu mēs iedomājam. Mēs visbriesmīgākā vētra, kur kuģi grimst, ja, tā bija tāda dabas stihija, kā rezultātā izveidojās kalni. Viss tas, ko mēs redzam pasaulē, šie augstākie pasaules kalni, vai ne, viss šīs klints, un kur zinātnieki pēc tam pēt, visus šos te slāņus, vai ne, lai kaut ko noskaidrot, kas ir noticis pagātnē. Tā bija tāda stihija, kur zemes pamata, var teikt, tik izkustināta no savām vietām. Es domāju, ka arī jūrā daudz kas aizgāja bojā. Ja, bet savādāk es nevaru nokomentēt. Tad man ir tāda kā pretruna, bet es atvainojos, man nav izrakstīts pants, bet varbūt, ka tu zināsi no galvas par to, ka Dievs saka, ka zvēri, visa radība tiks pakļaut cilvēkam, un te rakstīts, ka zvēri bīsies no cilvēka, bet mēs zinām, ka zvēri bieži uzbrūk cilvēkam un saplosa un nogalina. Dažādi ir zvēri. Daudz zinām gadījumus, ka zvēri uzbrūk cilvēkiem. Kā to var saprast? Iespējams, ka tas ir pie paša radīšanas. Ja, piemēram, 1. Mūzes 1:28. Un Dievs tos sveitīja un sacītiem augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemes virs. Ja. Te ir tā 2 vārdiņi – pakļaujiet un valdiet. Un tas nozīmē, ka cilvēkam ir jācīnās pret, kad viņam uzbrūk, ja? Tas nozīmē valdīt, ja, ka viņam arī uzbruks. Vienkārši te man veidos tā pretuna, ka visi bīsies tā kā un vairīsies no cilvēka, tā kā pašķirs viņam ceļu, es saprotu. Bet dzīvē tā nevienmēr ir. Jā, redzi, piemēram, šis pants, ko es tagad izlasīju, mums stāsta par brīdi, kad viss tiek radīts un grēka nav. Tā tad nav arī bailes. Dzīvnieki nebaidās no cilvēka, un cilvēks negaidās no ļauniem dzīvniekiem, jau tādu vienkārši nav. Jo Dievs saka, ka uz atjaunotās zemes, taču mēs būsim harmonijā ar visu dzīvo radību, ja? Ar lauvām būsim harmonijā ar čūskām, neviens vairs otram pāri nedarīs. Un cilvēks, kas valda pār dzīvniekiem, ir tas, ko mēs jau esam apskatījuši, šķiet vakar apskatījām, ja, Psalma 8. nodaļā,
7. pantā, kur bija rakstīts, ka cilvēka uzdevums ir būt par valdnieku pār saviem radījumiem, un konteksts, Psalma 8. nodaļas konteksts mums pasaka, ka viņa uzdevums ir valdīt tā, ka viņš ir pārvaldnieks, lai rūpējas par visu šo radību, ja? Nevis es tagad te diktēšu noteikums, kuru gribu nogalināšu, kuru gribēšu to atstāšu dzīvu, ja? Nē, tik primitīvā veidā te neiet. Un atgriežoties pie tavu jautājumu, konkrēti vārda, ja? Bailes. Bieži vien mēs pārprotam, Bībelē bailes nenozīmē baidīties. Bailes nozīmē bīties. Lūk, šis vārdiņš, kurš ir bieži pieminēts, bīties, tās nav bailes. Bīties drīzāk ir, es formulētu to tā, izrādīt cieņu, ja? Bīties Dievu, tāpat tās arī dzīvnieku pasaulē, ja, viņiem ir jāizrāda cieņa. Ja. Paskaties kaut vai uz šo parasto mūsu platumgrādos ļoti saprotamo situāciju. Ja. Cilvēkam ir suns, viņa labākais draugs, ja, un vai cilvēks viņu sit, vai viņam bļauj virsū, ja, vai arī tiešām mēģina apskaut un samīlēt šo dzīvnieciņu. Ja. Dzīvnieks vienmēr parāda šo te cieņu pret cilvēku. Viņš nepretojās. Suns ir kā tāds labs piemērs, vai ne? Viņš bīstās, viņš ciena cilvēku. Un viss pārējais, kas notiek dzīvajā radībā, vai ne? Protams, ir arī šie te mežonīgie dzīvnieki, vai ne? Brīvās dabas dzīvnieki, ja? Jā, viņi zina kaut kādas robežas. Viņi zina, ka cilvēks ir valdnieks. Un žēl ir tad, kad cilvēks šīs te robežas pārkāp, ja? Kad viņš aiziet kaut kur pa tālu, ka viņš domā, ka dzīvo radību var izmantot, kā viņam ienāk prātā, ja? Tad cilvēks vairs nebīstās Dieva, ja? Bet viņam vajadzētu turpināt bīties, cienīt Dievu, Dievu pavēles, kāds te mans uzdevums ir rūpēties par zemi. Jo, ja es par zemi nerūpēšos, tad kas tad galā notiks, ja? Fināls būs tāds, kā ir rakstīts, piemēram, Atklāsmes grāmatas 11. nodaļā, 18. pantā. Samaitāšanu saņems tie, kas zemi samaitā. Zemes sastāvdaļa ir arī dzīvā radība, par kuru ir Dievs sacīja pie radīšanas, rūpējies par to, valdi, pārvaldi to, ja? Tātad, es saviem vārdiem, tā kā, ko es sapratu, ka cilvēks sācis izturēties pret dzīvo radību nežēlīgi, bez cieņas, un tad dzīvā radība, tā kā stājās pretī bieži vien, viņi arī pārkāpj savus robežas, tā kā, ka viņi jā, tā arī var teikt. Tā kā neciena cilvēku savā ziņā, jā, ir kaut kā lielāki dzīvnieki, kas ir stiprāki par cilvēku, viņi tad, kad cilvēks šīs robežas ir pārkāpis, tad viņi arī viņu vairs neciena, tā kā viņi no iesākuma bija domās, viņiem ir jāciena, jārespektē. Tad viņi arī nerespektē un uzbrūk. Visa radība cieš cilvēku grēka dēļ, jā. Bet kurā brīdī tā radība no zālēdājiem kļūst par plēsīgiem zvēriem? Es pieņemu, ka tas notiek arī pēc noplūdiem, jo cilvēkam ļoti maz, kas palika, ko ēst, un no plūdu laikiem, no Noa laikiem, tā tad tiek pirmo reizi Dievs dod atļauju lietot uzturā gaļu. Iespējams, ka kaut kas notiek līdzīgs arī tajā laikā ar dzīvniekiem. Man arī jautājums par to, ka arī par to barību, ka dod šo te atļauju, tā kā tur nešķiro šķīst, nešķīst. Vienkārši man bija izrakstīts, kaut kur bija tas pants, ka var jebko ēst.
ka visu dodu, visu, kas kustās, visu dodu par barību. Jā. Jā, un nebija tā, nav tas sadalījums, tur šķīsts, nešķīsts, to nebūs, to būs, visu, kas kustās. Es savā ziņā, šādas vietas, nepatīk varbūt, ka tā ir rakstīts, tāpēc, ka, ja ir runa kādreiz ar kādu cilvēku par šādām lietām, tad viņš var teikt, ka, taču ir teikts, kur ēdiet visu, kur visu tiek dots, viss ir labs un nav ko tur iespringt. Jā, tātad tu citē šī brīdī Mūzes 9. nodaļas 3. pantu, ja? Droši vien, jā. Viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai jums ir par barību. Es jums to visu nododu, tāpat kā zaļos augus, lai tie jums nodara barībai. Ja? Jā. Ir lietas, kuras bieži netiek pieminētas, tāpēc, ka viņas ir pašsaprotamas. Tad, kad tu saki savam bērnam, aizej uz veikalu, nopērc barību, tu taču viņam nesaki, vai ne, katru reizi, jo tas ir pašsaprotam, tas ir iemācīts, un par to vairāk nav jārunā. Retu par retam vienīgi atkal jāatgādina, lai tu aiziet uz veikalu. Tev jāpaņem maisiņš līdzi, tev naudiņu jāpaņem, tev jāuzvelk kurpes, jāizšņorē kurpes, cepura, cimdi jāuzvelk. Ja? Mēs to katru dienu nesakam, jo ir lietas pašsaprotamas. Un te, kad tiek sacīts 9. nodaļas 3. pantā, viss, kas vien kust, kam ir dzīvība, lai ir jums par barību, ja, te netiek pateikts viss, jo ir pašsaprotamas lietas, kuras jau ir pateiktas agrāk. Tātad 1. Mūzes 7. nodaļā Noā iet glābšanas šķirstā iekšā, un te ir aprakstīts, ka kungs paziņo Noam dari tā, Noā. 2. pants. No visiem šķīstiem lopiem ņem sev līdzi pa 7, tēviņu un mātīt, bet no lopiem, kas nav šķīsti, ņem 2, tēviņu un mātīt. Arī no putniem ņem pa 7, tēviņu mātīt, lai tie būtu par sēklu zemes virsū. Noā zina, kas ir šķīsti un kas ir nešķīsti dzīvnieki. Dievs jau to bija izskaidrojis. Mums nav parādīts vieta un fakts, kad un kādā veidā un kāpēc viņš to izdarīja, bet šī gadījumā mēs redzam, ka Noā jau zina to. Viņam atkal netiek plaši skaidrots, kas tāds ir, tiek vienkārši pateikts, no šķīstiem tik, no nešķīstiem tik. Viņš jau to zina. Un ne viss mums ir jāmēra no kaut kāda ēšanas jautājuma. Ja? Lūk, ko Dievs toreiz teica tam senajam cilvēkam, ko tu drīkst ēst un ko tu nedrīkst, kas ir šķīsts un kas ir nešķīsts. Ne tāds bija konteksts. Konteksts bija pavisam cits. Šķīsts un nešķīsts dzīvnieks. Viņiem ir zināms kopš grēkā krišanas brīža, jo tajā brīdī cilvēkam vajadzēja sākt ticēt, ka grēks viņa šķīrs no Dieva, bet ka Dievs atjaunos attiecības ar kritušo cilvēku. Un lai viņi varētu dzīvot ticībā, tieši tā es gribu uzsvērt, lai viņi varētu dzīvot ticībā uz glābēju, kuru Dievs sūtīs. Jo Dievs sacīja, ka būs glābšana, ja? Čūskas galva tiks samīta. Tad, lai dzīvotu ticībā, viņiem bija jāpienes dzīvnieku upuri, jātic tam, ka viņu glābējs tiks nogalināts viņu grēku dēļ. Tāpēc šiem cilvēkiem nācās pašiem šo upura dzīvnieku nogalināt, izliet viņa asins, nevainīgās asins un saprast, lūk, ko grēks dara. Termins šķīsts un nešķīsts attiecās uz grēka upura sistēmu, kura jau sākās
pie Ādama un Ievas, pie Ābela un Kaina, par kur jau mēs runājām, ja? Un tikai pēc Noā plūdiem pirmo reizi sāk parādīties uzsvērtā veidā, ka šķīsts un nešķīsts attiecas arī uz barību. Ne tāpēc, ka nešķīstais dzīvnieks ir kā pretīgs, ja? Tieši otrādi, ja? Iedomājies, cik daudz cilvēku mājās ir kaut kāds siventiņš, vai ne? Teiksim, nosauks viņu par dekoratīvu, ja? Un tiešām mīļš, skaists dzīvnieciņš. Viņš varētu būt jebkur mūsu mājās, ja? Bet Dievs saka, es viņu neesmu radījis tā, lai viņš jums nestu labumu jūsu veselībai, ja? Viņu gremošanas sistēma ir atšķirīga. Ja? Kā rezultātā labāk ēdiet to un labāk neēdiet šo. Ja? Dievs ievieš šīs te atšķirības. Un, ja jau esam pie šī jautājuma nonākuši, tad gribu arī uzsvērt to, uzšķir savā bībelē atkal Jeremijas grāmatas 31. nodaļu. Un te mēs paskatīsimies 31., 32., 33. Tie panti, pie kuriem es ik pa brītiņu droši vien atgriezīšos atbildes sniedzot. Daudzi saka, pamatojoties uz, teiksim, 1 vai 2 tekstiem jaunajā derībā, ka mēs dzīvojām jaunās derības laikā, uz mums vairs neatiecas šie likumi par šķīstu un nešķīstu. Un cilvēki svēti tic tam un dzīvo pēc labākās sirdsapziņas, ja, un tur nevar neko nepielikt, neatņemt. Tā viņi saprot un tā viņi dzīvo. Bet nav atbildēts uz vienu ļoti svarīgu jautājumu, kristīgajā pasaulē fundamentālu jautājumu. Kas ir jaunā derība? Un te ir rakstīts, ievēro Jeremijas 31. nodaļa, 31. pants, tas ir teksts, kas atrodas Bībeles 1. daļā, kur mēs mēdzam saukt par veco derību. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēlu namu un Jūdas namu. Te ir tā jaunā derība, kur pēc tam tiek citēta ebreju vēstulē, Bībeles 2. daļā, un apostols Pāvils attiecina pilnīgi godīgi un pareizi. Tas ir tas, kam viss kristīgā pasaule arī tic, ka Jēzus ir šīs jaunās derības dibinātājs. Pāvils izskaidro, ka lūk, jaunās derības autors ir Jēzus, un viņš citē šo Jeremijas 31. nodaļas 31. pantu. Jēzus slēdz jauno derību. Bet, ja tas tā ir, tad mums ir jāzina vēl kaut kas, ko jaunā derība sevī ietver. Viņa ietver sevī atgādinājumu par epizodi, kurā Jēzus kaut ko darīja. Un paskatīsimies, ko viņš darīja. 32. pants. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši. Te ir rakstīts, ka Jēzus izveda no Ēģiptes zemes savu tautu. Apostols Pāvils mums to skaidri pasaka Ebreju 8. nodaļā, ka tas bija Jēzus Kristus, kas izveda tautu no Ēģiptes zemes. Jēzus Kristus ir šis mūžīgais Dievs, kas kļuva par miesu, par cilvēku uz īsu laiku. Un tad mēs nonākam pie šī 33. panta, kas saistās ar mūsu apskatāmo jautājumu šobrīd. 33. pantā turpinās jaunās derības apraksts. Te ir rakstīts tā, ka šī būs derība, ko es slēgšu ar Izraēlu namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs. Šis teikums mums parāda to, ka jaunā derība ir bauslības ierakstīšana sirdī. Cilvēki saka, ne, jaunā derībā taču visi likumi ir piesist krustā, un mēs tagad dzīvojam brīvībā, Jēzu Kristu. Nu, negluži.
jo jaunā derība nav Bībeles otrā daļa, jaunā derība ir šie 4 panti. Bībelē jaunā derība ir 4 vai 5 panti. Un šis te pants 33. mums paziņo, ka jaunās derības ietvarā Jēzus, kāpēc atkal es uzsveru vārdu Jēzus, jo Ebreju vēstule 8. nodaļā apostols Pāvils saka, tieši tas ir Jēzus, kas dibina jauno derību un saka šos vārdus, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Tagad, kad es paņēmu savās rokās šādu grāmatu, ja, tā ir Tora, ja mēs latviski viņu saucam 5 Mūzes grāmatas. Kāpēc es viņu paņēmu rokā? Jo te šī tekstā ir rakstīts, es iedēstīšu savu bauslības viņos. Oriģinālā es iedēstīšu savu Toru viņos. Un te mēs varam kristīgajā pasaulē nonākt tādā kā apjukumā. Kā tad tā? Vai tad mums te pa labu un pa kreisi vienā ausī un otrā ausī nečukst iekšā un nesaka, ka Kristus piesit likumu krustā, mēs esam tagad brīvi? Un izrādās, ka jaunā derība ir pilnīgi kaut kas cits. Jaunā derība fundamentāli balstās uz likumu. Dieva valdība balstās uz likumu. Dievs saka, ne tikai 10 bausļi ir piesist krustā, nē, viņi nav piesist, bet jaunās derības tekstā ir rakstīts, mana Tora paliks spēkā. Jaunā derība ir visas 5 Mūzes grāmatas ierakstītas mūsu sirdīs. Un tagad vēl konkrētāk, es eju uz to atbildi, par kur mēs šobrīd runājam, bet es izlasīšu krievu tulkojumā šo 33. pantu. Ieklausies. Но вот завет мой, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Arī šis tulkojums nav precīzs, bet es viņu šobrīd lietoju tāpēc, lai izceltu vēl vienu momentu, kas ir rakstīts senebreju oriģināla tekstā, runājot par jauno derību. Te ir sacīts, es ielikšu vложу закон мой. Tātad viņš ieraksta savu likumu, bet atcerēsimies, oriģinālā stāv vārdiņš Tora, neiet runa par 10 baušļiem, tas ir ļoti šaurs skats. Viņš saka, es savu Toru, 5 Mūzes grāmatas rakstīšu jūs sirdī, šos likumus, pēc kuriem mums būs dzīvot. Kas tie ir par tādiem likumiem? Tās ir vienkārši savstarpējās attiecības, ja? Kad cilvēks saka, mana nodarīja pāri, nu tad es arī tagad sadošu. Tora mums palīdz kaut kur balansēt šo jautājumu, ka es nedrīkstu atkal atgriezīšos pie šī jautājuma, ko pagājušreiz pieminēju. Man nav dots tiesības atriepties. Dievs iedod mums Toras likumu, lai mēs saprastu, ka regulēt attiecības ar citiem cilvēkiem konflikta gadījumā, tas nozīmē, man ir jāiet pie tiesnešiem. Uz tiesu jāiet, ja? Man ir likumīgi jākārto lietas, nevis es pats iedomāšos, kas ir taisnība un bliezīšu otram dūri, ja? Un tikai vairošu ļaunumu. Lūk, ko nozīmē ierakstīt sirdī, ja mūsu prātos likumu. Es rakstīšu, krievu tulkojumā bija rakstīts savus likumus vo внутренность их. Kā rezultātā Dievs saka, man ir likumi, kurus jūs esat aizmirsuši, kurus es iedevu jau Noā laikā, lai viņš ar tiem rēķinās, ja? Noā laikā šķīst, nešķīst ieguva šo papildu nozīmi, kāda Ādama laikā nebija vajadzīga, jo tad bija tikai augļi, rieksti un tam līdzīgi, ja? Tagad, kad viss mainās, Dievs šos likumus izceļ gaismā un dod jau tad. Un tagad, kad viņš runā par jauno derību un jau attiecās jau uz kristietības laikmetu, ja, viņš daudzas lietas vairs nepiemin, bet vienkārši uzraksta to kā pašsaprotam lietu, neaizmirsta to, ko es jau esmu devis gadsimtiem ilgi atpakaļ.
jums būs paklausīt tātad manai Torai, tad jūs dzīvosiet jaunajā derībā. Bet Torā iekšā ir daudz dažādu likumu, kas regulē savstarpējās attiecības, likumi, kas arī saka, ko mums būs ēst. Neatkarīgi no tā mums garšo vai negaršo, neiet runa par garšu kārpiņām, bet runa iet par to, ka Dievs saka, es zinu labāk, kas jums der uzturam. Jo viss, ko es esmu radījis, var uzspiest tādā zieģeli virsū, ne? Ražots debesīs, made in heaven. Ja? Un rezultāts ir tāds, ka Dievs saka, es zinu, tas tev derēs, to ēd, tas tev nederēs, to neēd. Vienkārši paklaus man. Tā ir jaunā derība. Es likšu savu Toru jūsu sirdīs un jūsu iekšās. Lūk, ko viņš paziņo jaunās derības kontekstā. Kāpēc tas nav populāri kristīgajā pasaulē? Atbilde ir ļoti vienkārša. Cilvēki nelasa Bībeli. Katru nedēļu gandrīz sastopos ar to, ka es jautāju cilvēkiem šo jautājumu. Kur ir Bībelē atrodama jaunā derība? Vienkāršā atbilde ir tāda, ka, rekur, Bībeles 2. daļa, ja, atšķir un rāda šo te lapspusīt, kur ir rakstīts jaunā derība. Tā nav jaunā derība. Mums ir jāiet pēc Bībeles terminiem. Es nezinu, kurš to ir izdomājis, Bībeles 2 daļas ar šādiem nosaukumiem, vecā derība, jaunā derība. Tie nosaukumi mūs ved prom no Bībeles šī te